Jo, protams, ka es nogulēju visus savus modinātājus, bet svešos, diemžēl, viss mūsu komanda sabruka. Pusi no mūsējiem aizlaidās atpakaļ uz Latviju, tagad mēs pusi mauksim uz Horvātiju. Priekšnieks Ernests Tomas Valters, es maucam uz Horvātiju. Tā, iečakojam brokastis. Banger brokastis. Šodien kaut kādā 750 km. Es nezinu, kur mēs braucam, ko darīsim. Priekšnieks grib. Paldies! Viņš var pateikt, ka šobrīd jā, bet tajā brīdī jau... Es viņu nostumšu, tā kā sūd nost. Man būs vienkārši sašrīkāt šādi. Nu ko viņš piebrauc priekšā un bremzē pidars? Es jau viņam neizlīdu priekšā. Es viņam normāli, ne? Vai kā tur ārdījās uz šosejas kaut kādi divi fujeri. Priekšnieks normāli parāda pagriezienu, izbrauc bišķi priekšā. Viņiem pat nebija jābremzē, viņi to psihologi. Mēs jau bija gatavi stāties. Tu labāk pastāst, ko mēs būtu izdarījuši viņiem. Ko mēs tiem diviem pidāsiem? Un nāc, tev jau uzreiz vēl izlicis viņu. Viņi būtu tepat palikuši, lai mēs iekāpt un stāstīt visiem. Es redzēju, kā viņi nogriezās, vajadzēja, pateikt agrīm mums. Būtu šīs būtu dibenā. Bet Agars taču bija tik dusmīgi. Viņš nezināja, kur likties. Viņš bija pidarās, vēl lai man ārā. Viņš nevar izturēt vispār. Ja mēs nebūtu busiņā, mēs nezinu, kas tur notika. Jā, viņš būtu viens pēc divu gājis mierīgi. Viņš būtu arī uzvarējis. Kāda atšķirība? Mēs bija 5. Agars būtu viens paņēmis, mēs pat otru paņēmuši un viss. Un aizbraukšu viņu mašīnu. Tu domā, mēs nebūtu 5 pret 2 uzvarējuši. Agars bija tik dusmīgs, ka mēs neviens nebūtu viņu apstādinājuši. Viņš bija gatavs avarēt tikai, lai tos pidaras izšķēr. Mēs varējām kūleņot pa to bānu tikai, lai viņiem būtu slikti. Un Agars priecīgs, blē. Kamēr avarētu, viņš izskatās šāds, blē. Bet zāja bija tiem huiņi zanāt. Kas tie 5-7, tad 2 stundas nav vietas. Nē, nu siksni vietā, viņam jau viena siksni tikai. Ģenerators vienkārši nelādē. Vienkārši ir jābrauc. Viņš teica, visticamāk, ka ģenerators izbeidzies. Viņš teica, ka, dīzels daudz neņem. Viņš teica, ka dīzels daudz neņem no akumulātora. Viņš teica, vajadzētu nobraukt klapgabā. Tas karstī. Tad skaidro. Pusi jau. Droši situācija sekojoša. Mums Pazud mašīnai lādēšana. Mums pazud mašīnai lādēšana. Tas ir variants, ka otrā bēdā ir savu. Tas ir pa daudz, vienkārši mums saplīs mašīna. Ļoti lielais spēk, ka mēs netiksim līdz galam. Paldies. Ceram, ka tiksim līdz galam. Mēs ir klāt, mēs ir Horvātijā, mēs tikām. Situācija bija tāda, ka maucam pa bānu, ieslēdzās sarkanā baterijas gaismiņa, akumulātora gaismiņa. Mūsu teorija bija tāda, ka visticamāk, ka ģenerators ir izbeidzies vai kas, un tad viss gaismas ārā, pilnīgi viss ekstras ārā, kur prasa elektrību. Tā kā dīzelīts, tad jau it kā nevajadzētu daudz elektrību izmantot, un tad jau maucām, un tad tikām. Tagad mēģinām mājā tikt iekšā. Mūsu māja ir kilometri no parka, nice, pie upītes, skats vispār. Haustors jau uztais. Slidīgs. Patrēpējam augšā, bišķi mākslu. Labi, Rigor, milzīgā virtuve. Big bed. Ir jau riktīgi labi, bet šeit būs problēmas. Sadzīvos. Kas vajadzīgs? Mēs ir home, reku home atslēga. Tagad veikals. 2 kiļu attālumā mašīna neiet. Ies pa tramvaju tiltu. Šef. Vilcienu tiltu. Šef. Skatās, kas tālāk notiek. Tomī, tad tu leks iekšā no tiltiņa. Ar geineru varētu.
Agēni, padomā tas pīli. Stāv vienkārši un tā. Tā ir čībām. Te var iet? Es nezinu, vai te var iet. Šis ir Tā mums būs obligāti jāskrīt. Tu labāk, lai tev kaut kas no kabatām neizkrīt. Tu dikojas stingri turēšu visu, kas man rokā. Nē, nu te jau ir Man vēl pēc tam ir mājas atslēga. Līdz viņā tas ūdens tāds tīrs. Man tagad sākās paranoja. Reku redzēju, ka tur tā smilta, tur tā var peldēt. Tur viņš teica, ka augsts tas var teikt. Tas ir viņam augsts. Mēs ir no Latvijas. Jā, protams, jā. Tur šim kāds 4 grādu. Jā. Tas nav augsts. Very good. If no, I smash. vienkārši I smash that fucking face. Vienkārši silti. Agrs pamanīja. Šitie divi vispār nepamanīja. Pamanīju, man jau tur no komentu teikt. Man draudzene rekuņa mēdienu. Paņem salāts. Tev bišķi vajag nomest.